Sveiks, klausītāji! Tu droši vien zini to, ka es neesmu misters Plīšu Lācīts, misters Atbrīvojiet Tibetu, glābiet lielās pandas. Es esmu ignorantais Eliots Oceans, traks Rīms un tā tālāk. Pasaule ir nežēlīga un bezjēdzīga, arī mēs tāda esam un paši ciešam no tā, bet lai cik tumši mēs būtu, mums jātic labajam sevi, lai dzīvotu, ne tikai izdzīvotu. Es dažreiz nezinu, ko es daru, vai arī nezinu, ko darīt, bet es to izdarīšu, lai cik tev arī debīli tas skanētu. Dažreiz liekas, ka nav jēgas vairs, ka cerības pasēdz, un ka nīstu savu dzīvi, ka vairs nemīlu šo planētu. Nav jēgas mainīt pasauli, labāk darīt to ar sevi. Visas revolūcijas un kari, galā ko tas deva. Miljards nevainīgu dvēseli iecīts kapā. Ļoti žēl, ka neesam mācījušies neko no tā, ne par to, cik melns aiz naga kādam tirānam, kas nākotnē tiks celts. Uz elku postamentiem rotāts ķeltu ornamentiem, kamēr balistiskā krusa nesāk svelpt ar kontinentu. Viņi neļaus vergiem brīviem būt un valdīt kompetentiem. Spēle nemainīsies, bet mēs varam mainīt sevi, lai vairs nepakļautos tai. Nav pat vajadzīgs šķaidīt sejas, raidīt molotovu kokteļus sejā fake mesijām, nostar naida mārketingu zombijiem un heita replikām. Dzīve sūkā, bet tu padarī to labāku, tikai tavās rokās padarī to labāku. Tas ir viss, ja esi gandarīts par panākumu. Ja šodien jāaiziet, tad ko pēc sevis atstātu? Dzīve sūkā, bet tu padarī to labāku, tikai tavās rokās padarī to labāku. Tas ir viss, ja esi gandarīts par panākumu. Ja šodien jāaiziet, tad ko pēc sevis atstātu? Ja tu sāksi radīt ciesmas, tās uzreiz nebūs trakas. Rēķinies, ka jānosēž šeit dienas un naktis, gadi un mēneši, kamēr plūsma šitā liekas uz takas. Dari pats, tev neko nepalīdzēs, tiekas uz kaklu. Es sāku tā, man agrāk diezko nepatika LV raps, tagad man tas patīk, jo esmu iekšā spēlē es. PKI mēs izmainījām cenu, taisot trakāk, ne jau rakstot komentārus, pašiem sežot malā. Tas ir piemērs, kā mainīt spēli, pašam rādot piemēru, un piemērs tāds kā šis būs jauniem vacilājoši vienmēr. Es vēlos iedvesmot, lai sīkie apzinātos iespējas, lai savairojas tie, kas dara un atsijātos spriedēji. Kaut gan arī kritikai ir sava vieta, viss ir rai. Kādreiz ļoti likās, ka to LV scenā dikti vajag. Cilvēkiem nav naudas, ekonomikā ir slikti laiki. Hip-hop saukā nekad čaļi ieliek tajā visu naidu. Dzīve sūkā, bet tu padarī to labāku, tikai tavās rokās padarī to labāku. Tas ir viss, ja esi gandarīts par panākumu. Ja šodien jāaiziet, tad ko pēc sevis atstātu? Dzīve sūkā, bet tu padarī to labāku, tikai tavās rokās padarī to labāku. Tas ir viss, ja esi gandarīts par panākumu. Ja šodien jāaiziet, tad ko pēc sevis atstātu? Es mīlu savus ļaudis un es mīlu savu mammu. Vispārējais ir tā, dažas rīmes, daži panti, dažas dzīgas, daži blanti, daži brīki, dažas slampas. Jā, es gribu kādreiz satikt īpašāku tanti, kuru parādīt mātei un uzlikt redzentai pirkstā, bet reti tas, kas iekšienē ir redzams zem virskārtas, zem tonālajiem krēmiem, zem komentāriem lētiem, zem tiem spīdīgajiem akmentiņiem, monetāriem tēliem. Man apkārt labi ļaudis, kuri čūskām pieliks padenis, neesi paties uzreiz, tad tālāk nepūderē smadzenes. Tā ir mana dzīve, mīļie, paņem sev tādu uz līdzingu, un pēc tam mēs varam runāt jau kā līdzīgs ar līdzīgu. Pasaule ir augsta. Katrs meklē pavārdu siltāku, bet mūs piekāš, mūs uzmet, tā padara mūs stiprākus. Dažas lietas nenāk atpakaļ kā laiks un jaunība. Vai tiešām tu tās vēlies iztērēt uz naidu un skaudību? Dzīve sūkā, bet tu padarī to labāku, tikai tavās rokās padarī to labāku. Tas ir viss, ja esi gandarīts par panākumu. Ja šodien jāaiziet, tad ko pēc sevis atstātu? Dzīve sūkā, bet tu padarī to labāku, tikai tavās rokās padarī to labāku. Tas ir viss, ja esi gandarīts par panākumu. Ja šodien jāaiziet, tad ko pēc sevis atstātu?